Ļoti priecājos jūs satikt, jo es esmu tāda mājmācības mamma, kura dzīvo tik tālu no Rīgas, ka reti, kad atbrauc pie citām mājmācības ģimenēm šurp uz šo galu, kur tomēr vairāk ģimenes skolu apvienības biedrības ģimeņu ir. Un tāpēc es ļoti vēlējos jūs satikt un iepazīties. Un pastāstīt nedaudz par sevi, savu ģimeni, cik jums ir bērniņi, un par savu profesiju, kas jūs esat, kas jūs ģimenē vecāki esat, ka jūs varat paņemt un savu bērnu mācīt mājās. Kāds tā? Mūsu ģimenē auga meitiņa 5 gadi, un kā mums tas sanāca tā, kad viņa var mācīties šobrīd mājās pirmsskola, ir tas, kad es īsti nebiju tādās ļoti ciešās darba attiecībās nekur, arī pirms gaidībām. Un tad tīri dabiski tas tās sanācis ir, kad esam nokļuvuši šeit mājmācībā. Un par skolu nemaz nedomājāt? Tas laikam ir atkarīgs bijis no ārējiem apstākļiem, ka mēs esam Rīgā. Rīga īsti no mums ir tāda pilsēta. Tāda ir faktiskā dzīvesvieta, teiksim tā. Un tad, tā kā mums īsti neuzrunā tas, kas ir pieejams šeit, tad meklējām alternatīvas. Nonācām mājmācībā. Nu, un cik garš bija tas laiks līdz lēmumu pieņemšanai? Vai tas bija tāds viens mirklis, šaubu nav, darīsim to? Tas otrs variants laikam nē, tas bija tāds dabiski, kā bērns auga, viņam tie gadi mainās un nāk tās vajadzības. Un viņai bija 3 gadi, kad mēs sapratām, ka kaut kas ir jādara, tā kā tas dzīves ritms varbūt jāpamaina, kad ir vajadzīgs viņai kaut kas vairāk, ka viņa tomēr nav vairs zīdainis un nepietiek tikai tur pa māju, tad kaut kā nāca ideja, kad es arī iešu strādāt, tā kā pie kāda. Un tā ideja bija likās tāda forša. Es biju intervijā vairākās, bet tajā vienā bija tā, ka varētu. Un braucot mājās, tad viss saslēdzās tieši no intervijas līdz mājai. Tas kaut kāds 20 minūtes tad saslēdzās tas, kad ķermenis vienkārši signalizē, ka nē. Bet tā es klusiņām arī aizbraucu mājās un domāju, labi, lai tā informācija nosēžas. Bet tad, kad vīrs atnāca mājās un teica, ka arī viņš tieši tāpat visu dienu jūties, tad mēs sapratām, ko mēs negribam, līdz ar ko mēs meklējām, ko mēs varam darīt. Jā. Nav slikta taktika sākumā saprast, ko es tiešām nevēlos priekš savu bērnu, savu ģimenes. Jo tajā mirklī mēs nezinājām vispār par iespējām citām. Jā. Par to es vēl nedaudz vēlāk turpināšu jautāt. Bet, kāds ir tavs stāsts? Mums ar vīru ģimenē 2 meitiņas. Anna, kurai ir 5 gadi ar kapeciņām, un Henriete, kurai ir gadiņš, un tūlīt jau 4 mēneši. Un tas ceļš līdz mājmācībai. Patiesībā, man sirdī pār un ap mazliet citādāk formātu nekā skola un bērndārs jau tad, kad pieteicās Hanna, tad jau iekšā bija šī sajūta, jo es vispār pēc pamat izglītības esmu fizioterapeita, un es esmu fizioterapeita bijusi ilgu laiku tieši ar bērniņiem, mazulīšiem. Man tur apkārt mammas, vai ne, un tad stāsta un runā un tā, un es domāju, ka tas arī kaut kādā ziņā kaut kādas ievietas jau man veidoja, un es pati arī paralēli fizioterapijas darbu pastrādājusi pirmsskolas skolotāja amatā, un arī visu, ko redzējusi, piedzīvojusi, un tad, kad pieteicās Hanniņa,
manī vispār nebija nekāda steiga, viņa kaut kur pieteikt. Man vienmēr visi jautā, tu pieteici jau bērnu dārzam, skolai jau pieteici. Tas taču jādara laicīgi. Es vienmēr to nekad neizdarīju, nekad laikam. Nē, vienkārši nē. Mums dzīvot tādā mierā, jo laikam jau tā sajūta iekšē jau bija. Bet tad par to laiku, kad Anniņa auga, tad, kad viņai jau pienāca kā 2 gadi, mēs tur gājām uz interešu izglītības visādiem pulciņiem un tā. Un tas formāts man patika tajā laikā, nevis ka kaut kur uz visu dienu aizsūtīt, bet kaut kā. Ka tomēr mamma ir tuvumā. Jā, kad mamma ir tuvumā. Nu jā, tāpēc tas lēmums par mācīšanos mājās un mājmācību kā tādu, viņš nebija tāds pēkšņs, viņš vairāk bija ilgu gadu garumā, bet, kad bija jānonāk, tagad 5 gadi, kad palika tad oficiāli, tad ir jāpieņem tas lēmums, jo mēs pa starpiņai vēl mēģinājām tur bērnu dārzu, tā, jo likās, varbūt, tu visu laiku tajā sirdī klapē, tā kā, ka nav. Nevis, ka man tikai nav, bet kad arī bērnam nav. Un ka mums ģimenē vispār tas formās tā pamošanās un viss tas steiga, ka tas liekas ļoti daudz. Jā. Tas tikai tas mazākais, man liekas, arguments tam, bet tas ir ļoti liels, bet maziņš tā mošanās uz to bērnu dārzu. Bet nu jā, un tad, kad bija jāpieņem tas oficiālais lēmums, tur mēs tas nāca dabīgi. Vīram, tāpēc, kad man bija šī sajūta, es viņam biju stāstījusi par to vairāku gadu garumā, kad tāda vispār iespēja. Mēs tā kaut kā miedarbojoties Bet jūsu bērniņi, vai viņi saprota, zina, ka ir tādi bērni, kas ir dārziņā, kas gatavojās skolā, kas tam dosies uz skolu, un kā jūtās bērni paši šajā situācijā, kā atrast mājās? Arī mūsu gadījumā mēs esam mēģinājuši, tā kā ne dārziņš, bet tādi pulciņu formātā, un kur arī ir bijis tas pats tāds, tā kā tu ej, mēģini, bet tu jūti, kad ir tas, kad nav, grūž apakaļ tev, tā kā, kad tas, iespējams tas ritms, varbūt tas pats vārds, tās sistēma, kā tas viss, Tas vārds ir tāds ļoti ass, vai ne? To bērni, kurš varās vaļā un mēģina piedzīvot savu pasauli, radīt savu pasauli, viņu tā kā mēģina likt tādos rāmjos, lai arī visi tie daudz pulciņi forši un interesanti un daudz ko dod, bet tomēr tas, kad ir tie bērni vairāki, tas viens skolotājs, viņš liek rāmjos kaut kādos konkrētos. Lai viņam būtu vieglāk, vai ne? Tā kā pirmsskolā bijusi jūti un zini, ka protams, pirmsskolas skolotāji, viņi domā arī par to, lai paši spēt menedžēt visu šo te bāru ar jauniem cilvēkiem. Bet tas arī, tāpēc tas ir valsts jautājums, jo tu nevari, ka man bija grupiņā 20 kapekām bērnu. Vienā auklītā, bet viņai arī savi darbiņi, kas jādara. Un tad varbūt citādāk būtu arī mamām sajūta, ja tomēr būtu, ja nav šī iespēja būt mājās, tad vismaz būtu jaukāk sajūta, ja tu zinātu, ka tev dārziņā ir vairāk šie pedagogi kaut vai tajā vienā grupā, kuri, bet tas jau atkal cits. To arī es plānoju jautāt. Tā kā, ko, jā. Mana Hāna īstenībā, viņa zina, tā kā mēs esam gājuši arī, mēģinājuši būt dārziņā, bērnu dārzā. Viņa zina, ka ir bērni, kas ir bērnu dārzā. Viņa saka, es esmu mājmācībā, es mācos mājās. Bet par to, ka viņa aizies vēlāk uz skolu, viņa nezina. Es baigi neafišēju arī, laikam. To, ka viņai būs jāiet skolā. Nē, ka viņa regulāri tagad iet bērnu dārzā. Viņa gatavojas. Kaut kas mainīsies. Jā. Es nezinu, ka kaut kas mainīsies. Nē. Es laikam neesmu. Līdz tam vēl jātiek. Jo man atkal ir interesants novērojums, kad arī man Greisa, viņa zina, ka iet bērndārzā bērni, bet ka ļoti bieži runā ar bērndārza bērniem. Viņa stāsta, es dzirdu tās sarunas ar bērniem, ka man mamma māca mājās. Viņi nesaprot tie bērni. Jā, tie bērni nesaprot.
Cik gudra mamma. Kā var mācīties mājā? Tātad jums meitiņas ir vienādā vecumā, ja? Nu, skaisti. Man ir meitiņa, kur ir 6 gadi, bet es viņu uzsāku jau mācīt tā kā 1. klasītē šogad. Īstenībā vecums tas pats, sanāk, jā, 6 droši vai 5 gadi. Mums tikko 6 palika meitiņa. Bet man izskatās pagaidām vairāk pēc unschoolinga, nevis homeschoolinga. Jā. Bet, nu, mazliet par to skolu sistēmu mums būtu jāparunājās, jā, jo tas jau neienāktu prātā pilnīgi nevienam šajā pasaulē mācīt bērnus mājās, ja skolās viss būtu vienkārši izcili, fantastiski, nevainojami. Kas ir tas, kas jums, cik jūs šobrīd esat saskarē ar skolu sistēmu, kas jums tur nepatīk, ko gribētos mainīt, vai kas ir tas, kas tādu, nezinu, top 3, kas ir galvenais, kāpēc ne skola? Man liekas, ka viens no tiem, ka, manuprāt, pēdējo 30 gadu laikā īsti nekas tur nav tā mainījies. Bet viss ir atkarīgs arī no pašas skolas un no skolotājiem un arī no bērniem. Tā viņu miedarbība. Varbūt reizēm pat tā sistēma, viņi var palikt tajā aiz vecajā laikā. Jā, bet ja būs tas skolotājs ar to jaunu skatu un to atvērtību, arī būs savādāk. Tātad tu saki, ka galvenais ir pedagogi un viņu tā kā spēja saprast mūsu bērnus un viņus viens. Un otrs ir paši bērni, bet tas atkal ir katrs ģimenes jautājums. Un tas vēl ir jautājums par to, cik tās klases ir lielas un atrodas skola, vai tā ir lauku skola vai lielpilsētas skola. Es sapratu no jums, ka Rīgas skolas jūs neuzrunāja pilnīgi, un tāpēc šis lēmums ir daļai tam dēļ. Jā, viens no tiem. Man arī nav bijis pieredze. Īti nekāda ar Rīgas skolām. Es arī nevarētu droši viņus ielikt visas vienā tādā nē. Gan jau es pieņemu, ka jebkurā vietā var atrast tas, kas jā, tad būtu jāpapēta, bet, kā saka, nav aktuāli. Nu, ko es vispirms jau sapratu no jums abām, ka daudz, kur tika runāts par es jūtu, jūs jūtat, ja mēs jūtam. Kā mēs tajā visā jūtamies, kā mūsu bērni tajā jūtās, un mums ir vadība. No manas puses, es laikam jāsaka to, ka es esmu ļoti pateicīga. Es pateicīga, ka man ir iespēja būt mājās ar bērniem, ka man ir sirdī bijuši šī vēlme, kad es arī varu to realizēt. Jo iespējams, ka ir mammas, kurām ir sirdī šī vēlme, bet viņas to nevar fiziski izdarīt. Jā, un tad atkal ir jādomā alternatīvas. Un es tā neesmu, vismaz pēdējā laikā, tāpēc, kad ir vēl viens maziņš bērniņš, domājusi par to, tā kā meklējusi slikto skolās, jo man pašai patika skolas laiks, bet ne viss, bet es arī, kad mācījos skolā, bet atkarīgs no paša bērna, no tieši tā kā tieši no skolotājiem, man vienkārši ļoti paveicās ar skolotājiem, kas man tika, ar kuriem man bija saskari. Bet tik un tā, neskatoties uz to, ka man bija šīs foršās atmiņas par skolu, mēs neredzam mūsu bērnus skolā. Tur tad ir jāpadomā, kāpēc, jo tur ir lielākoties šī sajūta, ka kaut kas nav līdz galam tur pareizi. Tas laiks ir ļoti garš, ko bērns pavada prom no mums. Jā, tas ir liels laiks. Un otrs ir, ka katram bērnam ir savs temps un mācīšanās temps un vēlme, par ko mācīties un kā mācīties. Man liekas, skolā, tur grozies, kā grib lielajās skolās, kur ir tie daudzie bērni, 30 cik klasē, un to nav iespējams vienam pedagogam realizēt. Tas varbūt būtu tāds, kas pirmais nāk, bet neskatoties uz to, kas šobrīd nāk iekšā tās sistēmā, jā, tās visas, viss tas, kas nāk, par to nemaz nerunājot, jā. Tas tāds,
jā, tas, kas šobrīd nāk iekšā, es noteikti nevēlētos, lai skar manus bērnus. Par visādām tēmām, kas arī šobrīd ir aktuāls. Mēs gribam paši ģimenei izdomāt un saprast, kad un ko mēs runājam, stāstam un kā. Jā, man liekas arī, ka skolās nav šī iespēja varbūt līdz galam parādīt, kā risināt situācijas, tā individuāli, tā kā viss notiek tādā purzmā, ņadā, tā, ka mājās, ne tikai mājās, arī satiekoties ar mājmācību citiem bērniem un tā savstarpēji, man liekas, ka var ielikt foršus pamatus attiecību veidošanā savstarpēji. Tā man šķiet, jā. Tur mēs arī nonākam pie tā, ka jūs komunicējat savā starpā mājmācības ģimenes, ja? Un tur jūs kaut ko gūstat. Par to tātad nedaudz. Cik daudz jūsu dzīvē ir citas mājmācības ģimenes? Cik bieži jūs izmantojat arī ģimeņu skolu apvienības pasākumus piedāvātos, kuros tad varat satikties un kopīgās intereses, kas jūs vieno, vai tas ir jūsu ikdienā daudz un cik kā? Jā. Kopš mēs atklājām, nonācām līdz ģimeņu skolu apvienībai, jo iepriekš pats pirmais, ko mēs atradām, bija Wild and Free. Līdz ar ko tālāk mēs nonācām ģimeņu skolu apvienībā, un tas ir ļoti daudz devis tās iespējas un tās tikšanās, cik daudz ir pieejams, tas ir neatsvarami. Visām nevar paspēt. Vai ne? Jā. Viens pēc otru pasākums un tad... Un ko es ar to gribu teikt? Ka jūs regulāri tiekaties un izmantojat šīs te piedāvātās iespējas. Bet Vai ir kādi tādi tā kā mīlīši draugi jau citu ģimeņu, ar ko jūs tāds labprātāk satiktos? Vēl tāds īsti nav tāds baigi Mēs tikai ieskrienamies. Jā, mēs ieskrienamies, jo mēs, atceros, septembrī tikāmies un bija, tagad mēs iesim katru nedēļu tur. Un tad tu saproti, ir jau novembris, bet arī tu saproti, ka pat šo 2 mēnešu laiku tu esi tik daudz bijis. Tas bērns ir redzējis tik daudz un tāds piedzīvojis situācijas un redzējis, kā citi visi tur veido attiecības, kā jaunas draudzības rodas un tas, jā. Bet lielākais ieguvums no tā viss ir, ka tu zini, ka tev ir aizmugur tagad, ka tu neesi tas vienīgais savu draugu paziņu lokā, kuram ir tas mājmācība, bet ka tev ir aizmugur. Tu neesi viens tāds jocīgs, jā. Jā. Tas jocīgais, kurš te ir izdomājis kaut ko jaunu. Jā, tā aizmugura ir baigi. Tas man ir daudz devis. Un cik bieži sanāk no ādažiem atbraukt uz pasākumiem? No ādažiem. Ja runā par attālumiem, man vispār mums arī ģimenē nav attālums. Nekad nav bijis kaut kāds šķērlis, ja mums patīk, mēs brauksim kaut vai, ja tur prasīt. Sauksim uz Reizekni. Sauksim jūs uz Reizekni, jo nav attālums. Lūdzu! Mēs tiešām esam par to, ka ja kaut kas aizrauj, patīk, brauksim un darīsim. Jā, bet mēs, kā Laura teica, mums tāds zemais tāds bija tāds, un tagad es jūtu oktobra beigās, novembra sākumā, ka kaut kā, un nav jau īstenībā mājmācība, nav par to, ka tagad mēs darām un tā kā tu vienkārši dzīvo to dzīvi, vai ne? Vienkārši septembrī bija sajūta, ka es to darīs. Bet, jo sākas taču septembris kaut kas īpaši, kaut kas mainās. Un tas bija tāds forši tāda apziņa, ka tagad mēs vienkārši dzīvojam. Vienkārši dzīvojam. Kaut kas jau sanāk, kaut kas veidojās, kaut ko padaram. Un tās tikšanās ar citām mājmācību ģimenēm. Es saku, tu skaties viens pasākums, otrs, šito netiek labi, es eju uz šito. Tā kā ļoti daudz notiek. Tas ir tik superīgi, ka tu vari piedzīvot pats, pirmkārt,
kā pieaugušais, kopā ar bērnu. Un vēl cilvēkiem, Kuriem ir līdzīgas tās intereses un domāšanas veids. Pēc saviem bērniem es varu teikt, ka viņiem ieejot mājmācības bērnu pasākumos ir ļoti omlīgi, ērti un tiešām šī konstruktīvā komunikācija, kad bērni mācās socializēties. Tas notiek daudz augstākā līmenī nekā 30 cilvēku klasē. Es par to ļoti priecājos. Jo jāsaka arī, ka tajās skolās tur tā socializēšanās jau īsti nesenāk. Kad ir stundas, kad ir jāklausās, un tad ir tās 10 minūtes. Ka tagad iet socializēšanās. Jā. Ja neatņem telefonus, tad iet. Labi, ne visi sēžas, tagad pārspīlēju. Bet tu teici, ka skola tev patika, Solē, kad pati mācījies. Jā, man patika mēna skola, es pat pie viņas eju dažreiz ciemos pie skolotājiem. Tagad, kad otrais bērniņš ienāk ģimenē, tad man sanāk retāk. Neesmu, es nezinu, retāk, bet neesmu bijusi. Man patika. Bet ja tu tev pateiktu savulaik, nezinu, klasē 3. vari vairs neiet uz skolu, paliksi mājās un mamma tevi mācīs. Kā tu justos? Es justos ļoti labi, jo es negāju pati, es negāju bērnu dārzā, man nebija opcija bērnu dārs, man bija omes, kas man palika mājās, darbojās, un tad, kad man toreiz 6 gadi, man pat mamma tētēs, un tagad iesim tajā sākuma skoliņā, tā kā sagatavoties uz raudu, es negribēju iet, bet tāpēc varbūt man tad mierīgi palika mājās. Man patika skolā, es paliku mājās. Netrūkst. Tik forši visu kaut ko darīt. Kā tev? Man bija savādāk. Es dabūju izbaudīt bērnu dārzu. Diezgan dramatiski, laikam, jo es ļoti agri tiku ielikta. Tīri dēļ tā, kad vecākiem bija jāstrādā. Ja nemaldos, varbūt pat 1,5 vai 2 gadu vecumā jau ielika. Bet es nenogāju visu. Man kaut kādā ziņā mazliet noveicās, jo manai omai sākās pensijas gadi. Tad tas pirms skolas gadiņš es varēju mājās būt. Bet tādas spilgtas atmiņas nav. Ir tāds... Nav pozitīvs arī. Es neatceros. Cik man ir stāstīts, tad man nepatika tas. Un skola arī no tādu izteiktu atmiņu, kur būtu kaut kas noticis labs vai slikts, bet ja man piedāvāt mājās mācīties no 3. klases, droši vien es priecātos, jā. Es arī tagad atcerējos. Man bija lauzas. Es arī izgriezt, ja vajadzēs. Bet man bija lauzas roka. Es nevarēju apmeklēt skolu. Ģipsis lielais. Un es atceros, ka matemātika, tas bija kaut kas vaiprātīgs manā dzīvē. Matemātika skolā ārprāts. Bet, kad man bija šī lauztā roka, man nāca uz mājām skolotāji. Jā, man vecāki. No skolas. Es atceros, kā man patika. Tikko vienkārši uzplaiksnīta atmiņa. Es mācījos tiešām ar baudu to matemātiku, un es sapratu. Un es atceros tagad šo sajūtu, tik spilgtīgi, kad es sapratu, ko karaliska man māca. Izglītība. Kā mans vīrs saka, ka tā ir karaliska izglītība, jo galvā taču nāk uz mājām un māca bērnus. Prinčus, princeses. Jā, man bija vienu mazu ģipni, man bija mācība matemātikā. Bet ne ar mammu. Ne ar mammu. Bet, par mājmācību runājot jūsu tagadējā šodienas pieredzē, tad es tā saprotu, ka pirmsskolā galvenais ir tagad sagatavot bērniņu 1. klasē. Tātad, ko mums tur 1. klasē prasa, lasīt, pazīt ciparus un kaut kādas pamatlietiņas. Kā jums ar to mājās veicas? Vai jūs, mazliet pastāstiet, kā jums tas process notiek? Vai jums ir kaut kāds laiks, ka jūs sēžaties un mācāties? Vai jūs skrienat pakaļ tam bērnam un sakat, ka tagad jā? Vai arī gaidat, kad paši interesēsies un gribēs kādu grāmatu mēģināt palasīt? Sākumā man bija ekspektācijas, es tur izdomāju jau stundu sarakstu, ka mēs šādi varētu. Un tad es tajā pirmā dienā sapratu, ka nē, šis nestrādās. Te ir jāļauj tādai
ne plūst, bet tā sadarboties ar bērnu. Nu, laikam tas arī, es pieņemu, tev arī ir tā, kad tā taustīšanās. Tu nesaproti, vai tu dari labi, vai tu dari slikti tā, vai šitā vajadzētu vai nevajadzētu. Bet jo vairāk tas laiks iet, jo mēs arī ne tikai šogad mājās kaut ko daram, mēs jau arī iepriekš esam darījuši, un tad ir kaut kas jau tāds taustāms, ko tu zini, un tad tu saproti, kas strādā, kas nestrādā. Vai tā ir tāda apsēšanās pie galda, un tad kaut ko mēs darām, vai mēs blandamies pa pļavām un procesā runājam par lietām? Kā? Mums ir bijis tāds, kas mēģināja pie galda, bet ar tādām pauzītēm, kad arī ir aktivitātes, kur ir jādarbojas. Bet mums šobrīd ir ļoti interesants process, kā tas viss notiek, jo meiteņa ir izdomājusi, kad viņa atnāk no rīta, mamma, šodien iešu uz skolu. Jā. Un te viņa atnesa, mums ir tāds viņas izmēra lieluma galdiņš, viņa atnesa uz citu istabu, saliek galdiņu, kēsliņu, un te viņa iet saģērbjās, drēbēs, viņa saka, labi, mamma, tā, uzliek somu. Aiziet. Jā, viņa aiziet, un te viņa nāk vēlreiz tur virtuvē, tas parasti ir labdienas skolotāji. Un tad mēs kaut kādu laiku mācāmies, un viņai acīm redz, tāda noma spēle un tāda tā komunikācija, sadarbība, un tad mēs pamācamies, izdarām visu, ko mēs gribam. Ļoti mēģina tā kā ļaut viņai izvēlēties, piedāvāt tās izvēles iespējas, ko mēs šodien varam padarīt. Un tad jau ir, kad kāds tas uzdevums ir, tad es jau redzu, mēs strādājam rudenī ar sēnēm. Un es redzu, te ir sēnes, tad mēs saliekam vārdus, vai, nav tikai šo te visu procesu ar kaut kādu jomām. Un lai tas viss viņai ir tāds izzinošs un pētniecisks, un lai ir interesanti. Un tad, kad nobeidz tā kā stundas viņai, viņa saģērbjās, sakārto savu darbvietu, aiziet un nāk stāst mājās man, ko viņa darīs skolā. Tad jau es varu teikt, ka Greisai būs 1. klasē pārbaudas darbs par sociālo zinību tēmu, kura ir jāzina, kas ir skolas somā, kā mēs uzvedamies klasē un tā tālāk. Greisa zinās. Man meitiņa uzskata, ka skolā drīkst kliegt, jo kaut kas slikts notiek, un tad mums ir šī te atbilde darbiņā, kas drīkst kliegt, un es viņai ļauju atzīmēt kā pareizo. Kaut arī tā ir, ka šī nezinu. Kaut kas slikts notiek, bērns ir izsacinājis. Vispār tie likumi, kā skolā uzvesties, tad tur ir diezgan daudz tēmās. Jā. Es laikam neesmu izskatījusi tādu, pagaidzi. Atkal jautājums, vai jūsu bērni prot uzvesties veikalā, koncertā, mūzejā? Taču, protams, ar ko tās skolas telpas tā īpaši atšķirās. Es domāju, ka tur viss ir kārtībā. Es varbūt varu piemetināt, ka tā mūsu mācīšanās es esmu atklājusi, ka mēs arī tā tikai vēl īstenībā taustamies pēc tā, kas kā būtu forši, bet tas, ko es atšifrēju savām un arī vēl Henrietītē mazai meitiņai, lai man būtu aizraujoši īstenībā. Mums ir jādara tas, lai es aizrautīgi darītu, un tad arī aizrautīgi darīs. Ar interesi. Man meita Hanna, tas bija tāds jo es atceros sevi kā pirmskolas skolotāju, ka tas man tiešām patika, un bērni arī aizrāvās. Tagad to atskāt arī savā ģimenē, ka nevis tagad tur mācīsimies to un to. Man Hanna nav arī tur nesēties ilgi pie galda un nedarīs, neko. Vai drusciņi, bet es zinu, viņi ir maz drusciņi. Mēs vairāk tā. Labi, skaties, tagad kādi mājmācības potenciālie vecāki teiks, tev jau labi, tu jau proti strādāt ar bērniem, jo esi pirmskolas izglītības skolotājs. Un es, ko jaunu es tur pēc profesijas, kaut kas cits. Tas ir pilnīgi citādāk. Pirmskolas skolotājiem būtu mammai mājās
tas nav viens un tas pats. Man arī daudz teica, tad tev jau viegli, tu jau zini, ko un kā. Jā, iespējams, kaut kādas idejas varbūt tikai, bet izpildījums ir pilnīgi citādāks. Nu, to ar savu bērnu pilnīgi sajūtu līmenī un esi citādāka, kas ir pilnīgi loģiski un izskaidrojams. Un savukārt ar šiem 20 bērniem grupā, nu, tu maksimāli centīsies izdarīt no sevis labāko, bet mācīšanās formāts, vispār izziņas formāts, ja kas ir, tad to nevar vilkt kopā. Nē, tas, kas tu esi skolā. Redz, man arī šeit tad jautā, vai kā notiek pārslēgšanās no skolotājas lomu uz mammas lomu. Nu, es, piemēram, nepārslēdzos, bet reiz mēs zinām, ka Greisē interesē šis te sajūta šobrīd. Jā, tātad izrādās, kas man arī ir jaunums, ka ir tādi bērni, kuriem vajag tādu. Varbūt kādreiz arī mums mājās ienāks tāda ideja paspēlēt skolu. Tādā veidā, ko zināšu būt. Tad es varēšu pielietot. Jā, tad tiešām var. Bet rezumēšana ir tas, ka nevar pielietot to, ja vide ir cita, ja tas pavisam kaut kas cits īstenībā. Tur jau pilnīgi, jo arī prasības ir citas. Nu, tas bija viens no iemesliem, kāpēc beidzās šis posms pirmskolas skolotājas amatā, jo tās atskaites un prasības, kurās tev ir jāiekļaujās, ļoti nogurdinošas un manai tai vēlmei dot un arī tā kā es redzu, es nevaru līdz galam dot tā kā es redzu, kā es sajūtu, kā bērni varbūt būtu gribējies un tā, tas viss mācīšanās izziņas procesu ir pēc kā tevi jāvadās. Tas arī bija viens no tādiem spilgtiem momentiem, ka es sapratu, ka bērndārs man neuzrunā. Es neatceros, cik Greisē bija gadi, bet mēs bijām ciemos, kur bija arī vairākas mammas, kuriem bērni iet bērndārzā. Un viņas stāstīja, kā bija. Kādējais nokārtoja acīm, un es saku, kas tur jākārtoja? Es saku, tur nāk no valsts tas dokuments, kur skolotājiem jāizpild, ko zina, kādu sēni zina, kādu tur augu zina. Man likās, kādu tu sēni zini. Vai ne? Un likās, tas likās tik traki, cik ļoti gribu uz tiem spiestās zināšanas, nevis to bērnu, tā kā dot viņam to, iemācīt, kā mācīties, kā izzināt, jā. Kur iegūt informāciju, kā, nevis, ka tas ir tas un tā, bet kā. Un arī, ja bērniņi interesēs kāda joma, vai tā būtu visuma pazīšana, kosmos, vai tās būtu sēnes, viņš uzzinās visu 3 reizes labāk par mums, un mums vēl pastāstīs. Jā. Tā ir dzīve interese uz to tēmu. Un te man patika Džeimijas Eriksonas mājmācības mammas blogeres tāds raksturojums, kad skolā māca pat druskai par visu. Mēs mājās varam visu par to vienu. Jā, tas interesē. Tā ir norma. Jā, man tas arī bija ļoti uzrunāja. Vispār domājot par šo, par mājmācību. Nu, tā kā vēl vairāk paplašinot savu to redzesloku un zināšanas par šo. Tad, tu vari tajā tēmā iet dziļumos vēl un vēl. Nu, tā kā, kad nevis, tu, kad beidzam. Viss, nākamā. Bet kad tas vēl paņems klātu, ka tu bērns tev pats īstenībā parāda. Viņi vienmēr parāda, ja viņiem dod brīvu rotaļu, iespējas, tad viņi aizvedīs tevi tur, kur viņi vēlās. Mums tik ideja nāk ikdienā, ka man pat nav no kuras puses pie viņiem pieiet un kaut ko piedāvāt, viņiem viss pašiem nāk. Mēs daudz runājam par ieguvumiem, kāda ir mājmācībām, bet kas ir tas, kas
kas biedē, kas satrauc, kad varbūt ir kaut kāda trauksme par to, ka es neiedošu, kas būs tas sliktais, ko es varu savam bērnam nodarīt. Viņš izaugs un pēc tam man teiks, kāpēc man nepalaida skolā, vai kas ir tas, ko jūs izceltu kā mīnusu mājmācību, ja tāds ir? Vienīgais mīnus, kas šobrīd man ir, ar ko es saskaros, ir tā reizēm tā nepārliecība, vai tu dari pareizi, jo nav tā pieredze, uz kā vispār skatīties, nav tāda pieredze, vai tiešām tas, ko es šobrīd daru, viņai tas būs, tas aizies kaut kur, tas nosēdīsies, bet, kā es saku, vienmēr ir tas vēlniņš, kurš tā baksta tevi, bet ir tas otrs, kas sēž uz pleca un pasaka, ka viss ir labi. Tā ir tā intuīcija, pēc kuras arī jūs vadījāties vispār uzsākot šo. Tas ir tas. Par to tālāko, man liekas, kad, ja es redzu, kad viņi ir laimīgi, tad, man liekas, arī nākotnē viņi pateiks paldies. Tādā ziņā. Ja viņi protestētu par šo, tad es saprastu, jā, kaut kas nav, bet tā kā tas nenotiek, kad viņai viss apmierina, viņa ir priecīga, viņa arī citiem stāsta ļoti, jā, ka viņa mācās mājās un tā. Tad es saprotu, ka viss ir kārtībā. Jā, bet tas neizslēdz to, ka kāds no mūsu bērniem var atnākt un kādreiz pateikt, mamma, es gribu uz skolu. Es gribu izmēģināt, kā tas ir. Ko tad jūs darīs? Jā, jo tādā ziņā arī mēs tagad, mums tās koordinātas, mēs esam ceļā šobrīd. Tā pirmsskola, jā, mēs mācāmies, bet mēs esam ceļā. Mēs nezinām, uz kur. Jo tas bērns aug, viņi arī pieņem savus lēmumus. Un, ja viņi teiks, mamma, es gribu iet 1. klasē skolā, es domāju, ka es viņu atbalstīšu. Meklēsim skolu? Jā, tad meklēsim skolu, jā. Es lieku, man nav nekas nenāk prātā pateikt šobrīd. Jā. Pagaidām mīnusu nav. Mīnusu nav, nē. Nevajadzētu arī būt. Jā, varbūt kaut kur uzplaiksmīgi, pa mirklim tā sajūta. Bet tas bija sākumā, es saku, mēs vēl tikai tā, man likās, ka tad tagad startējam, un tad, tā kā, ko nozīmē startēt, jā, tā kā mācīties, jā, un tad tā paša sajūta vienkārši bija, ka tagad stop, vienkārši. Bet mēs esam pieraduši, ka septembrī 1. mums nozvana zvans, un mēs visi ejam uz skolu, un tā ir tāda, ļoti mūsos ieaudzināta lieta, un kad pienāk kāds septembris, ka nevienam nav jādodās uz svinīgo līniju, tad ir dīvaini, bet tajā pašā laikā tā dzīve turpinās, augusts pārplūst septembrī un viss kārtībā. Mēs atkal, viņa zina, tā kā tas septembris, ka mēs gājām ar ziediem, es pēc tam ejam uz burtiņu skoliņu. Es esmu tā paņēmusi, cik no sevis, nevar teikt tā nost, bet atradusi vēl papildus, kā es varu sev, tā kā, nepārmest, ka varbūt es kaut ko neparādīšu, neiemācīšu. Viņai bija ļoti liela interese par burtiem pēkšņi, tā kā uzradās sajūtu tā. Mēs mājās, jā, mums ir jāliek burti un tā, un tad es atradu burtu skoliņu tādu, ja, Āgenskalnu. Es no Āžiem braucu tagad 2 reizes nedēļā uz Āgenskalnu, uz burtu skoliņu. Viņa zina, ka mēs nesam ziedu skolotāji, ne tā, vai ne, tas svinīgo tādu, ja, mēs apsveicam skolotāju, jā. Un ja viņi mēs, kā teica, jautās, ka viņi grib iet, piemēram, skolā, tad nezinu, kurien, tā kā vienkārši būs viņai šī sajūta, ja, ka viņi ir pamērīgā. Tad mēs arī no savas puses mēģinām teikt, ka mēs atradīsim tad labāko alternatīvu, kas var būt, priekš tā, lai viņa pamēģinātu, kas tas ir vispār, ja, kā tajā jūtās. Es domāju, ka jā, mēs arī. Jā, pie tā arī ir jāpierod, ka mēs drīkstam mēģināt, mēs drīkstam atstāt, pamainīt, pamēģināt vēlreiz. Viss ir kārtībā. Kā ir ar jūsu meitiņu interesi uz mūziku? Jo ir taču mūzikas skolas, kurās mēs varam sūtīt bērnus arī tad, ja viņi mācās mājmācībā.
Vai par to esi domājušas? Par mūziku, kā kur mācīt, tā Kā mūzikas skolā laist, kad pienāk tas vecums, kad jau var un kad gribētos varbūt kādu instrumentu iemācīties spēlēt, tad tur ir jānāk, un tur ir solfeģo, tur ir stundas. Vai nav par to domāts? Mums ir mūzika tā, kad viņa ir ļoti labi tā dzirde, kas izpaužās dejošanā, tādā izteiktā. Menete var arī, ne? ļoti. Jā, jo tādiem instrumentiem viņai nav tik liela interese. Tad varbūt vairāk tā viņai ir būtu sporta skola vai mākslas vingrošana vai dejas. tāds, jā. Mums meitiņa dejo, jau gadu iet uz dejām, vairāk nekā gadu, bet viņa ļoti saņemas. Viņai bija 3,5 gadi, un visu laiku saka, ka grib flautu spēlēt. Flautu. Mēs nopirkām to, ne jau īsto flautu. Jā, viņa vēl šeit tad pūš un tā, bet viņai visu laiku tā flauta. Kaut kā mums tā izmet pēkšņi flautu spēlēt. Klavieres, jā, viņai ir interesē klasika klavieres. Un tad mēs tagad tikko aizvedu viņu pamēģināt uz tādu kā laikam saucās viņa kristīgā virziena. Tāda mūzikas, nezinu, tā nav mūzikas skola, bet kur viņi dzied solo vienkārši. Izmēģināt, kā viņai tas patīk un vai viņai tas patīk. Viņi tur paņems kādu mūzikas instrumentu, to jau laiks rādīs. Mēs būtiski tikko bijām tikai vienu nodarbību, jā. Jo man ir svarīgi arī tas, ko tu dziedi, ko tu, tā kā, par ko tu mācies, tā bāze. Tāpēc arī mājmācība, tu vari tās vērtības saglabāt. Savā ģimenē, kas jums ir tās vērtības, un tu vari izcelt un gādāt, lai viņas arī noturās. Viss kaut kur pazūd. Un vecāki redzot savus bērnus, viņi var nomanīt intereses, un tad arī šīs te intereses veicināt, lai tiek attīstītas. Mēs viņus redzam, mēs pamanām, kas kuram patīk, un tad plānojam, kā to varētu realizēt. Jā, tā ir. Nu jā, par tām šaubām un par bailēm, kas notiek, ja es daru kaut ko ne tā, vai es varbūt sagurstu, vai man vispār viss ir apnicis, es gribu prom. Kas ir tas? Kas ir tas? Nē? Īstenībā nē. Fantastiski, ja man tā nebija. Man tiešām tā nebija ļoti sagurstu. Es neesmu, pieķers, kas sagurstu. Es nezinu, varbūt es pamaz daru. Nē, es gan pieķēru sevi, nes, ka es sagurstu, bet man tā bija liela atklāsme sevis naktī tā. Visi runā par to laiku sev, tā kā veltīt laiku sev, cik tas ir svarīgi. Un es tā kā, to teorijā saprotu, kur tu tur izēji pastaigāties vai kur, tas ir arī laiks sev. Bet es tā, ko tā, varbūt tāpēc, ka arī man ir vēl maziņa meita, kurai ir vajadzīga. Jā, protams. Tā. Un es tā, kur ir tā? Nē, tiešām man vajag sev, bet ar tādu pozitīvu, nevis, ka es būtu pārgurus, un man tagad vispār viss. Es gribu teikt, ka jums ir ļoti paveicies, jā. Jā, jo varētu būt, kad arī kādam ir šī jau, bet mums kaut kā tiešām, paldies Dievam, mums visu sakārto tā, ka man arī tagad ir mans ģimenes cilvēks, kas man tagad arī dotajā brīdī ir ar maniem bērniem, kur man sirds ir mierīga, par to man ir arī svarīgi, ka man ir sirds mierīga, nevis, ka es atstāju un domāju, kas nebūtu, man sirds ir mierīga. Jā, tāpēc arī nav šis te sagurums, ka neko negribās. Labi, šo tagad klausās kāda mamma, kurai ir vispār beigas. Tagad viņa netiek neko galā, grib vispār visus pamest un bēgt uz mežu. Lai es kāda citā mājmācība. Jā, tas ir tas, ko es gribu teikt, ka tad šis te spēkavots un atbalsts vienam otram var būt citas mājmācības mammas, kurām arī ir grūti, ne visām ir tik labi kā jums. Jā, un tad tiešām ir vērts uzturēt
uzturēt kontaktus un zināt, ka ir kāds, kas var atsaukties un atbildēt uz telefonu zvanu. Un tagad arī ģimenes skolu apvienībā ir vairākas mammas, kuras ir piekritušas būt par mamām konsultantēm un pieņemt šo zvanu, principā, jebkurā laikā, jā, un atbalstīt. Jā, tāpēc noteikti liela svētība, ka ir tādas sievietes, kas ir gatavas to darīt un sniegt citām māmiņām. Jā, jo ik reiz, kad satiekoties ar citām mājmācību ģimenēm vai arī ar mūsu skolotāju, ja iepriekš ir bijis kaut kāds tāds, ka tu tā šaubies kaut kur, tad vienmēr pēc tam tikšanām ir tāds, es esmu īstajā vietā, viss ir brīnišķīgi. Tāpēc, ka pasaule jau uzliek kaut kādu, kamēr tāpēc ir vērtīgi satikties biežāk patiesībā un būt tajā vidē, jo pasauli jau neapstājās. Viņiem visu laiku kaut ko gāž virs. Tā ir milzīga koncepcija, kas mūs ir apēdusi un visu laiku. Ja tu neiesi cilvēku tajā vidē, kur tu zini visu, tad tev apēdīs. Tad tu paliksi maziņš savās idejās un savās domās. Tā ir tā sajūta, kas bija pašā sākumā, kad tu nezini, kur ir kāds tāds pats domājošs kā tu. Bet, kad atrod, tad jau. Bet kā ir ar to informāciju, ko var atrast, piemēram, par biedrību ģimenes skolu apvienība? Ko mēs varam atrast? Kā jūs to atradāt? Kur jūs dabūjat? Vai ir visi jautājumi sameklējumi, vai atbildes ir redzamas un pieejamas? Jo viens no iemesliem, kāpēc mēs tiekamies, ir arī šis, lai veicinātu tās sarunas, lai veicinātu arī informācijas apriti tiem, kas meklē. Man pirmais, kā es uzzināju, es redzēju gan mājaslapu, gan to visu, bet kaut kā laikam baidījos pat tiešo doties tur iekšā. Un tad tas, kas man palīdzēja, bija sociālos tīklos māmas, kuras publiski dalās ar to, ka māca mājās. Bet tur es saņēmu drosmi un uzrunāju viņas un vaicāju pēc padomu, kur man griezties, ko man darīt. Sociālajā tīklā. Tikai tādā veidā sociāli tīkli. Instagrams patiesībā caur citām māmām, kurām ne tikai dēļ mājmācības, es esmu kādreiz paskatījusies tur idejas vai ko, bet bija tāda ģimenes. Tikai tad, caur tām es arī uzzināju par ģimeņu skolu apvienību kā tādu. Nebiju, ja godīgi, skatījusies informāciju nekādu, bet tad, kad es nokļuvu tajā piknikā Tīnūžos, tad es tikai... No turienes jūs esat? Jā, es tur... Es gandrīz uz turieni atbraucu. Es tikai, ka tas būs tas tad. Kad es ar vīru aizbraucu pēc ģimeni, tad mēs tur visu, ko vajadzēja, uzzinājām. Tā, un tad es uzzināju, ka var pievienoties un tā. Bet sākums caur sociālajiem tīkliem, jā, caur citām mamām, kuras to dara. Un kā es līdz viņām nokļuvu, nu sazinu. Kad, ja tev ir šī sajūta, viņi jau kaut kā tu tāpat tiec līdz tam. Es to saucu par dievvadību. Manā dzīvē tas ir tā. Es ļaujos un mēs ejam. Jā, mums arī ir tieši. Skaidrs, ko mēs beigās es gribu tādu nezinu, kā viņu nosaukt, asu jautājumu vai tādu provokatīvu jautājumu uzdot. Ja jūs katra varētu kaut ko izmainīt skolu sistēmā, pilnīgi fantazējam tagad tāds brīvs lidojums, kāda izskatītos skola, uz kuru mēs, jūs, es, visi ved savus bērnus, viņi tur paliek, viņi mācās, un tad nāk atpakaļ mājās. Kāda ir šī skola? Kā viņi izskatās? Kas tur notiek? Cik tur bērnu? Kādi skolotāji? Mēs jau kopā, bet jāsāk jau laikam ar vidi, kur vispār skola ir, kur skola atrodas. Tad manā tajā sapņu burbulī tad skola ir tur, kur ir apkārt daba, kur ir. Viņi ir, visas skolas atrodas dabā, starp celtēm kaut kur kaut kā, bet kur ir, gan kalni, gan lejas, ūdeņi, plašumi. Katrā gada laikā tu vari kaut ko no tā dabā redzēt, kādas specifiskas varbūt iezīmes. Tu vari mācīties vairāk ārā nekā iekšā. Tas būs pamats, kur vispār tad šiem skolotājiem, pedagogiem, cilvēkiem, kuriem
tikai tādiem, kuriem līdz pašiem sirds dziļumiem ir vēlme un aicinājums būt ar bērniem. Tikai tādiem, nevis tāpēc, ka 20, 30 gadus mācos un kur tad es likšu, bet tiešām ar visu sirdi, es teiktu, tā Dieva vadītiem būtu tikai tādi. Tālāk, man liekas, izrietošais nevar būt nekas atžgāns un slikts, jo, ja būs šī vide, pedagogs, kurā būs tiešām līdz dziļumiem aicinājums, viņš nepakļausies nekam apkārt esošam, viņš redz un zina, kas ir nepieciešams bērnam, un darīs to labāko. Tā ir tas es pat neredzu īstenībā savā. Jā, es varētu piekrist. Kādas klases kaut kādas. Manā skolas varbūt tajā sistēmā nebūtu, tā kā šitā klase 30. Es nevaru izskaidrot, varbūt kā tagad būtu, bet noteikti nebūtu tā. Jā. Jo es varu pamēģināt izskaidrot. Nekur jau pēc tam dzīvē vairs nav, ka mēs vienlaicīgi komunicējam ar mūsu vecuma vēl 20 tādiem pašiem cilvēkiem. Pēc tam dzīvē tas vairs nav. Un bērns vislabāk socializējās un attīstās tad, kad viņš runā ar pieaugušo, ar 5 gadus vecāku, ar mazu bēbīti parotaļājās, kad ir šis te vecumu sajaukums. Es tā neredzu to klašu formātu. Zvans noteikti, tad nezvanēja uz stundām no stundām. Zvans tikai no blakus esošajām gotiņām pļavā, kurām. Mīlīgi. Tas ir Vai kas piebilstams par sapņu skolu? Jā, es varētu pilnībā piekrist, jā. Jo es arī esmu augusi mazpilsētā un mums skola bija Muižā, kur apkārt bija parks un upe un es šeit skatoties uz bērndārziem skolām, es neredzu, tas nav tas. Jā, bet tā kā tu teici, tad pedagogi, ja viņi būs ar sirdi un dvēseli tajā un darbiņā, pat ne darbiņā, tā ir tas ir aicinājums. Jā, tad arī lietas notiktos savādāk. Patīkami. Un tas ir neieslīgstot valstiskā līmenī par algām un kaut kādām tādām lietām. Tas ir grāmatvežiem, ne mums. Tā sajūta, to mēs uzbūrām. Jā. Kas zina, varbūt kāds ietekmīgs cilvēks paklausīsies mūsu uzburtu ainiņu un sagribēs to realizēt. Būs jauni skolnieki. Jā, vai ir kas tāds, ko vēl jūs noteikti gribētu pateikt, ko jūs noteikti gribētu izstāstīt cilvēkiem, kas meklēs informāciju par mājmācību un uzies šo video? Nebaidīties uzrunāt, meklēt sev atbildes, kuras ir vajadzīgas, lai nonāktu tur, kur viņš vēlas. Jā. Nepakļauties tam pārējiem, kas apkārt skan, bet ja viņš tiešām to jūt, tad meklēt un nonāks tur, kur vajag. Klausīties, savā... Kāds varbūt pasmīkņās par to sirds sajūtu vai kā, kāds sirds sajūtu vai nekas, tas taču atbildīgi lēmumi jāpieņem par savu bērnu nākotni, bet nekas nevar stāvēt pāri jūsu ģimenes šīm sajūtām un vērtībām, sekotām. Ja mūsdienās ir šie sociālai tīkli, vienkārši iet un meklēt informāciju, ja arī šo video pamanīs, tad tas nebūs noteikti nejauši bijis, tas noteikti ir varbūt kāds pavadiens tālākiem meklējumiem, kur vēl, iet ģimeņu skola apvienības sadaļā, meklēt informāciju, kur notiek kādas tikšanās, varbūt iepazīšanās, vispār saprašana, kas tas ir. Meklēt, iet vienkārši tiešām dziļumos, ja ir šī sajūta, nepalikt virspusē un domāt, varbūt tomēr paiet. Vēl jau jāatcerās, ka mēs drīkstam mēģināt, un tad
mainīt savu viedokli. Ja nesanāks, ja nepatiks, ja es nobīšos, ja man tomēr sagribēsies kaut kā vienmēr valstis un drošības sajūtu, es atgriežos skolā ar visiem saviem bērniem, un ir nekas nav zaudēts. Nekas nav zaudēts. Taču tas, ko es visam kā dzīpriņa cauri jūtu mūsu sarunai, ir mūsu, kā mēs viņu saucam, intuīcija, mūsu saikne pašiem ar sevi ar savu zemapziņu, kura arī nosaka to, vai mēs jūtam, vai mēs nejūtam, ko mums vajag un ko mums ģimenē vajag. Tā kā mans novēlējums īstenībā visiem, kas klausās, ir arī šis, ka nezaudēt saikni ar sevi. Vai, ja tā ir pazaudēt, ar steigu to atrast, jo tas ir tas, kas palīdz virzīties. Jā, nepazaudēt sevi šajā pasaulē patiesībā to savu sajūtu. Es saku, mūsu ģimenē mēs paļaujamies uz Dievu, mēs trenējamies, tā teikt, visu mūžu. Man liekas, mums jātrenējas paļauties uz viņu, kā viņš vada, nevis ieciklēties uz to, kā mēs gribam. Jā, tāpēc arī par šo runājot nevajag tieši tā, vienmēr var citus ceļus vēl izdarīt. Tā kā, ja tu pieņem lēmumu par šo mājmācību, tu jūti, ka tomēr nav nekas, tu pamēģināji vismaz, jā. Ir vienmēr citi ceļi, kurus, bet vienkārši vadies pēc tā, ko tev šeit saka. Tu šeit tu nevar apmānīt. Agrāk vai vēlāk var, bet ne ilgi. Jo tāpat kā man bija sākumā, mēģinājām iet to otru ceļu, iespējams, gribējām, kad es būtu strādājis, bet tur jau jūt, kad vispār tev viss satur, tad tas nav, tad ir... Kā jūs domājat, vai strādājošās mammas, kuras audzina bērniņu vienas pašas, jo man tādi jautājumi šeit tad nāk, var mācīt savus bērnus mājās? Pēc tāda formāta, kā mēs mācāmies, kad, ja tu neuzliec sev lielas ekspektācijas un tagad formātu, kādā tu gribi, bet spēj ļauties, es teiktu, ka jā. Jā. Jo man liekas, šobrīd darba iespējas ir tik plašas, jo es šobrīd arī strādāju. Tikai tas ir mans no rīta es strādāju, un tad tālāk, jo... Tu savienot. Jā, var to izdarīt. Man liekas, pasauli ir pilna iespējām. Strādājošās mammas. Jā, tas noteikti nav iemesls, kāpēc to nevarētu realizēt. Vai tas būtu viegli? Sākumā noteikti ne, bet iespējams ir. Es teikšu, ka nav viegli aizvest rītos bērnus skolu. Sevišķi ziemā, kad ir jāsaģērb vēl 2 mazi, jo tev jau nav kur viņus atstāt. Un tad visus ir jāved kopā, un tad to vienu tur ieliec un pārējos ved atpakaļ uz gultām gulēt tālāk. Tas arī ir visai liels izaicinājums. Mēs par to ilgi nepiedzīvojām, bet paldies, nē. Skaisti. Ko vēl pa kādai kafijai, pa kūkai? Mēs esam brīnišķīgā vietā. Šo vietiņu es jau sen esmu pamanījusi, ka patiesībā ir tā mīlīgi un parasti mierīgi. Tāpēc mēs izvēlējāmies zīmīgu kafejnīcu ar nosaukumu. Jā. Bet es šeit biju, es atceros vienīgi reizi, mēs esam ļoti daudz gājuši garām. Tad ir baznīca, kur mēs apmeklējam. Bet kad es gaidīju Hanniņu, es lejā sēdēju viena pati vienākus un ēdu, man liekas, kišs tas saucās, vai kā tas saucās, tur tas tāds atsapumiņš. Viena pati baudīja ar mums sēdēju lejā. Tā kā arī atmiņas. Un šodien mēs tā kā svētku nedēļu noslēdzot, īstenībā arī kūkā esam karogu krāsas izvēlējušies. Es arī ceru kūku.